Sveicināti! Un tagad par laika ziņām. Rīt gaidāmi nokrišņi sniega un puteņa formā. Ceļi apledos, pūtīs spēcīgs vējš un gaisa temperatūra diezgan strauji celsies. Ideāls laiciņš Copei! Tātad rīts jābrauc uz Copi ir obligāti. Jāpiezvana Sencim arī. Mums jau patīk tie pareizie laika apstākļi. Tad tiekamies rīt. Nu, čau! Esam atbraukuši uz Dzirnezaru. Laiciņš ir, kā jau arī solīja, ka būs putenis un vējš, bet neskatoties uz to, makšķernieku te ir daudz, mašīna stāv. Nu, mēģināsim kaut ko ķert. Nu, как ты думаешь, рыба будет? Ну, обязательно. И само собой. Labi, ejam. Pulzējam uz ledus. Pagaidām optimisma pilni. Tiek izurpti pirmie tāliņģi. Nolēmu izmēģināt jaunu atraktoru, kas it kā pievilina plēsīgas zids. Baigi jau nav ticība šitādiem, bet kāpēc nepamēģināt? Re, kur viņam nāk līdz tāda kapsula un sievaiž ūdenī. Tā kā lai viņš tur šķīst. Nu, un vēl pāris āliņģos es bez kādas kapsulas ieliku barotaviņā un vienkārši ielaidu to tabletīti, lai viņi tur apakšā šķīstu. Copi sākām ar mormuškām un motilīti. Nu, Copē vienkārši milzīgi, gigantiski asari. Šitādus noķēra kādus 4 laikam vai 5 un izdomāja mest mieru un pārgāja uz blītkām. Nu, pareizāk uz blītku. Lūk arī pirmais asars. Tīri normāls uz blītkiņu. Vēl viens strīpainis ar lielu pierunāšanu. Anatolijam tikai 2 sīkie, bet viņš vēl optimismu nezaudē. Superīgs laiciņš šobrīd. Patīk! Vajadzētu. Pēc muzikālās pauzes vēl viens strīpainis, un pēc viņa vēl viens. Tas laikam bija vienīgais āliņģis, kur man 2 pēc kārtas trāpījās. Par to atraktoru grūti kaut ko pateikt, jo es noķēru tikai 6 asarus, bet 4 no viņiem bija tā kā tādā iebarotajā āliņģī. Parunāju arī ar citiem copmaņiem uz ledus pazīstamiem un nepazīstamiem. Visiem ļoti švaki vai pat nekā. Nu, āliņģu un vietu maiņa, un vēl viens strīpainis manā kontā. Galvenais, ka izmērs uz to blītkiņu strīpaiņiem bija tīri normāls. Anatolijas jau grib iet mājās. Nu, un pēdējais tās dienas strīpainis, un mēs jau artaisamies projām.
Nu, šodien nebija pati labākā copes diena, ko gan mēs jau zinājām arī vakar, uzzinot laika prognozes, bet nu kāpēc neatbraukt, nepamēģināt. Kaut kādu ziltiņu pierunājām, tik traki nav, ka nekā nav, bet nu jā, nu cope grūta ļoti. Что скажешь насчет рыбалки? Ну, в этом году, как говорится, первый раз и не очень хорошо получилось. Ну да. Ну а погода что? Ожидал больше. Ожидал больше. Ну, ожидал. Как ожидал, если мы погоду уже знали какая-то? Ну, первая рыбалка всегда лучше. Ну да. Ничего, все следующие будут лучше. Будем надеяться. Labi, tā līdz nākamajai reizei.